ļoti labi nocopējuši. Ideāli. Zivis šeit dzīvo. Sandri, cik tev? 5 copes? Jā, 5 copes bija, jā. Un 6 zivis mums ir krastā. Dublis numur 3 priekš manis, priekš jums numur 2, priekš manis numur 3 atbraucu Vēdzelēs. Saka, ka Lielupē šeit, kaut kur papīra fabrikas rajonā, esot baigi labās Vēdzeles. Nu, man ir to par to grūti pateikt, to mēs visu pārbaudīsim. Bet foršākais ir kas? Ka rekur tur dzīvnieks viens rekur lien ārā. Viņš tur lien, visu laiku čungu, galvu pabāž un atkal. Un otrs dzīvnieks ir tur. Tas vienkārši iedvesmo šajā vietā uzturēties pēc iespējas ilgāk, jo roņi noteikti zina, kur ir visvairāk zivis, vai ne? Tā kā visi sākam šo maču. Viņš saka, ka šodien šeit būšot zivis. Obligāti. Papīra fabrikā vienmēr ir zivis. Jā? Jā. Tur viss, vai ne? Tur ir viss atzīmēts jau. Klausies, kas tev te ar makšķeri? Tu skatos, jo tu esi vienu iežidzinājis iekšā. Šitas tev, kas tev tas tāds ir? Tas zeme pārāk cieta bija. Kas spiedu, tā salūz. Aha. Klausies, šitā te, kad makšķeri noliek, tad ļoti labi copi redz, jā? Nu, Ideāli. Ka gareniski noliek, tad vislabāk, jā? Vislabāk. Tad ir tā, kad tev makšķeri kā ir copi, tā makšķeri tev tā kā torpēdu ierauj iekšā, jā? Nē, uzliksim zvaniņu un visu varēs redzēt. Varēs, jā. Nu, skaidrs. Kā tev liekas, šitien paliekam vai kaut kur citur dodamies? Es nezinu, varbūt pat tur labāk ir jāaiziet papētīt. Aizies varbūt uz turien. Pasties, re, kur mudaks atkal izlīd ārā. Veseli 2 roji. Atkal izlīd ārā. Nu jā, nu ko tu viņš mūžīgi zem ūdens nedzīvo, vai ne? Tas gan. Atnāca aprunāties, re, kur šeit vīriņš jau 1,5 stundu sēž. Saka, nekas jau nebūs. Viņš saka, 4 roņi šeit peld. Viņš saka, 1,5 stundu nevienas copas nav uz nakteņiem. Es saku, ko tu ķer? Viņš saka, Vimba, Zandarts, Vēdzele. Nu, viss var sakot, tas, kas uz naktiem tur īsti ņem. Nu, lūk, bet viņš teica, jātin makšķers projām. Nu, kamēr tie roņi te būs, tikmēr nekā te nav. Nav variantu atbrauc, te jāmēģina. Tas ir handmade. Zvaniņš, gaismeklītis, žilka piestiprināta pie turētāji, nu, kurš, protams, ir nolauz. Viņu obligāti jānolauz. Tā ražotājs ir paredzējis. Pirms stopas vajag nolauz. Jā, tas veiksmē. Tas tev vēl nav nolauz. To nedrīkst nolauz, tas pa dārgu. Jā, tas pa dārgu, jā? Es domāju, ka to arī, jā. Iedegsim gaismiņu un viss būs. Gaidām copu. Jā, nu labi. Jāpā. Nu ko, jāliek kopā ir kāti. Es domāju, ka tas ar to ir jāsāk. Ar šo visu procesu ir jāsāk darboties, nekas nav mainījies, vēl joprojām man ir jūras kāti, lai var iežvidzināt tālu. Nu, teikšu tā, ka man tie 2 roņi, kas te peld, tajos, kur tur no tās salas beigām līdz kaut kur, nezinu, turienē, kaut kur, tur kaut kur šitos 100 metrus viņi te visu laiku uz vetē riņķī. Galīgi neuzrunā, bet, nu, ko darīt? Nu, jācer, ka tas ronis aizpeldēs kaut kur tur vēl dziļāk iekšā. Tā, re, kur ir, kas tā ir, kaut 4-5 tūkstošā spole. Jūras parastā. Uzbiež šitā te viņu virsū, sarks vaļā, atkabina nost. Bet jāteic, ot šitā karabīne, šitā man ir kaut kāda no, es nezinu, no NGT pirktā melnā. Es viņu ar pirkstiem īstenībā nevaru saliekt. Baigais šitais te karabīns ir. Te reāli labi to mietiņu tajos būvgrūžos iedurt iekšā. Aizgāja. Tā būvgrūžos te galīgi negrib viņš durties iekšā. Pacels augstāk. Tā, sistēma vajadzīga. Es kā īsts grunteņotājs es augu. Pastieties, kas man tagad ir šitāds te. Redzi, tās man mietiņš, jā? Cik skaists. Nezinu, kas tas tās pa mietiņu, no kurienes. Nē, es zinu, no kurienes viņš ir. Es viņu kā trofeju upes krastā atradu. Es domāju, ko tad es tik skaistu mietiņu zaļu atstāšu tur. Paņemšu līdzi. Nu, re, kur viens man šitāds. Es teicu iepriekšējā reizē, ja es redzējāt iepriekšējo video, tad šīs mietiņš tas, kuru es visu laiku cītīgi meklēju, un man viņš ir. Attīstos arī šajā ziņā. Pastieties, kāds skaistums, vai ne? Skaistums neaprakstāms. Redzi kāds. Ir jau te viss uztīts virsū. Taukš. Pasties. Un tev nav tur mučkulītī nekas. Viss ir forši uztīts uz putu plastiņa virsū. Ai, tu skaties. Paņēmi, izņēmi ārā. Un šitā ieliki atpakaļ. Šito pagaidām noliks te patās. Tagad atradīšu, kur ir aizkabināmais āķītis. Opā.
Nu, un tagad šito vajag vēl tikai piekabināt klāt. Pirkstus, augstiem pirkstiem vispār nāve tā ir aizkabināt. Viss, tu skaties, cik ātri. Pasties, kas šitas tāds ir, šitien. Redzi, kas tas tāds ir? Tā ir vībotne. Zinat, ko nozīmē vībotne ziemā? Tad mazie tādi balti kāpuriņi, kas ir uz vībotnēm parasti ķer balto zivi. Pieliec vienu vībotnīti klāt un aiziet. Šitien te īstenībā nav viņu daudz. Nē, re, kur te vēl ir. Te tās vējsloci, bet šitā ir tīrākā vībotne. Ja būtu tuvāk pie mājām, tad zinātu, kur ziemā braukt vībotnes lasīt. Labi, ne pa ziemu un ne pa vībotnēm. Tas stāsts ir par to, ka jāliek virsū ir, zini, kas? Jāliek virsū ir naktenīši. Šeit es uzlikšu naktenīti. Pasties. No iepriekšējās reizes man ir pasties kādi skaistuļi. Rēsni treknuļi. Likšu vienu. Nav ko pārspīlēt. Ja es parasti saku, mēs ķeram lielās zivis, tad šoreiz es teikšu, ka es ķeru mazās zivis. Nu, tāds breksis uz 3,5 kg. Šitādu nakteni droši vien apēdīs, pat nesajūsdams, zini kā, ka viņš viņu tā hluk un norīja zemē. Zemē iekšā vēderā. Viss pirmais metiens. Pirmais metiens uz mana rēķina. Kas tur man atgadījās tagad? Makšķergalā. Tā, labi, šitas ir feilers. Pauze. Šeit tajā reģionā, tajā apvidū, reāli tā kā, es nezinu, pēc kara būtu, tāds, ka vienkārši ārprāts. Tas viss tik episks, ja te naktī atbraukt, man būtu bail, te brauc visur kaut kādi betoni, tie skursteņi. Labi, tur kāds jumtu mēģina uzkausēt. Re, kur tur atkal ir tās mājas, mājām tur vispār logu nav nekā, tur kaut kādas, nezinu, katakombas, viss ir uzspridzināts, rok kaut kādus klučus betonu ārā. Baisi. Pastieties, re, kur te vēl kaut kāds būdelis ir. Izskatās te tā ļoti tā. Nu, pauze beidzās. Tagad var žvidzināt tik iekšā. Tā. Viss man ir kārtībā, lai man nebūtu kaut kādas, nezinu, asečkas, teiksim tā. Nu, tagad gan nebūs. Tagad viss būs labi. Sandris iemeta pavisam tur pa vidu. Es iemetīšu drušku tuvāk krastam. Vēdzela kā no dziļuma nāk ārā uz saklumu, vai ne? Viņai nav jāiet tad dziļumā iekšā. Es pacelšu to kātu vairāk uz augšu, lai viņš nav tik slīpi klāt. Tā. Kur Roberts samācīja, kā vajag taisīt. Tiešām izrubināja cauri viņu, skaties, spīgulīti ieliec iekšā un uzkabina zvaniņu. Visi tieši tik vienkārši tikai zvaniņu. Es laikam kabināšu šitā, lai viņš nebūtu horizontāli zemē. Tā, te noņemsim tos niedrus, zāles, redzi? Viņš ir drusciņš šitā ieslīpi, līdz ar ko tā mēlīte ir ļoti tuvu malai, zvaniņa malai, un tad uzreiz ir tikko kā būs kaut kāda copīte, tā uzreiz sitīsies. Ja viņi iekabina otrā pusē iekšā vai pilnībā taisni, tad viņš nostājās taisni, un tur baigais sitiens jāgaida, lai varētu kaut ko uzribināt. Vienkārši, vai ne? Tev uz tās aktīvās makšķeres ir viens liek virsū? Divi naktinieki. Divi naktinieki, ja? Bet tu jau tur jābūt baigi lielai zivī. Nu jā. Vai ne? Tāpēc jau ir klusībā cerība. Sams varbūt. Vai zutis kaut kāds rudens. Rudens zutis izpeldējas, vai ne? Zutis izpeldēja, jā. Andri, kamēr es tur... Vizi? Normāli sitiena bija. Tikko atkal. Atkal, vai ne? Kamēr es tur mēģinu... Kaut kas ik pa laikam uzbaks. Kamēr es tur mēģinu sataisīt makšķeri. Tas bija diezgan jaudīgāk. Mums handmade. Nu, davai. Šķil vēl. Tas varētu būt kaut kāds, nezinu, kas tas ir, bet tiešām... Kaut kāds plēsēs. Bet kaut kā baigs muki, vai ne? Uzsit augšā. Neraugoties uz visiem tiem roņiem, starp roņiem ir kādas zivs paslēpusies, kas grib. Vējš, vai tu pats višķiņu uzsiti? Varbūt. Bet šitais ir jāvaktē. Man te vajag visu laiku updateoties. Tā kā es esmu tāds iesacēju grunteņu notājs, es atradu rekur aukliņu kabatā, bet šitā man aukliņi no dīpera. No ziemas copītes, jo šitā man ir ziemas jaka. Man apnika nesā tagad jau
Šitos, kā viņi sauc, mormiškas kabatā. Tās es izņēmu ārā. Nu, lūk. Viņam man te būs baigā ģorga, lai neaizlido. Pasties, šitā te pati stabilākā niedrīte ir, pie kuras, nezinu, kaut kāds suņu burkšķītis, pie kura piesiet ir aukliņa. Un šitā. Un tā viss tagad šitien. Kā tev viss būs kārtībā. Jā, pasties, šoreiz atbrauc pa gaismu, kamēr vēl ir gaišs, lai tu varētu normāli salikties. Viss tagad jau kaut kādi 3:30 nāk virsū, bet nav apmācies, līdz ar ko varbūt tās pat līdz 4 izturēs vēl gaišs. Sandra copīts tas jau ir iedvesmojoši, jo nav redzētas copīts tā, zinu, kā atbrauc uzreiz ziemt, un kaut kas tur ir. Tas Andris jau uzreiz tā, es jau gan arī visu dzīvi esmu sasniedzis, jo man vismaz copi bijusi. Nu, lūk, ar pirmo makšķeri esmu ticis galā, bet ar otro, man pagaidām vēl nav viss tik ātri. Vajag žāklīti, vajag salikt viņu, vajag pastīties atpiņķerēt sistēmu vaļā, jo viņa nav man uz tā rullīša. Romu vienas dienas laikā neuzcēla, arī es nevaru aprīkot uzreiz visas savas makšķeres ar visu uzreiz. Tā kā jāpiņķerē nākamā. Sandrī, tu prasīji, tu gribēji roņus piebarot, kur man ir 6 reņģes. Tu tā kā... Katram ronim pa 3 reņģes. Katram par ronim nepārspīlēja, ja? Ideāli. Viņi kā reizi atpeldējuši, viņi zināja, ka tu te būsi, lai tev būtu. Tā bija. Pie kājas, ja? Kur viņš ir? Tur vai tur? Pat nezinu, kur viņš tagad. Kaut kur aizpeldē. Tā kā zini, varēs iebarot viņus. Ideāli. Jāiet šajos smukajos noplacinātajos krūmos. Jānogriež kāda žākle. Pasties, šitas tāds varens krūms, vai ne? Pasties, kā šitas tāds. Šitie vēl kaut kādi varenāki. Kaut kās plūmītes gan negribās aiztikt. Rokas bišķiņš žēl. Ar bebru te konkurēju par vienu. Pareizāk par kādiem 3 kārklu krūmiem. Es domāju, ka šī te resnākā žāklīte būs tā īstā pareizā žāklīte. Šitas tev iežvidināts kaut kur tur LR ratā viducītī, vai ne? Jā. Un pēc tam tev tur tā strauma, vispār šodien ir kaut kāda strauma, jā? Ir, jā. Diezgan izskatās sirsnīga. Un tu viņu šknonas kaut kur. Grāmi nes mierīgi. Jo tālāk met, jo vairāk nes, jā. Jā. Kaut kas ir. Kas tad tev tur? Kaut kas ir. Šitas riktīgi smuks grabjānies bija. Sandri, tu te beidz man biedēt, klausies, ko tu tur tagad? Nezinu kas, bet galā kaut kas. Ejam pie ūdens sagaidīsim. Sīkliņa tikai nav. Uzlabājumā man spainis ir, ja tu gribi iesmelt. Nē, kaut kas nāk. Svins! Ej, tu svinu noķēri! Pasties un sliekas sagraustas noķēri. Kalam trīcēji. Bļā, viens! Bet kāda skaista copīte bija, ne? Turpinājums sakot. Otra ēsma ir reņģe. Reņģe šitāda te gabalu uzliks virsū. Uz vienas tāds un uz otras tāds. Un tā kā jāskatās ir, kas labāk būs. Zini kā, neliksim uz vienu kārti. Ņemot vērā, ka ir 2 makšķeres, tad jāpalielina varbūtība, ka kaut ko noķer. Savādāk kā tas būs. Uz vienas makšķeres tikai sliekas un sliekas, zin kā. Pastīsies. Tā jau pēc tam, ja jau kaut kas jau baigi būs, tad jau varēs mēģināt noeksperimentēt. Kur nopirku āķus ar bišķu garāku kātiņu. Un tagad var uzlikt virsū šitā te. Forši. Tagad vajag tikai vēl sagaidīt to zivi. Man starp citu, tur arī kaut kas grabina. Nav tā, ka negrabinātu, bet tikai tā copīte ir tāda švaka pagaidām. Jo šeit man pieskačotais zvaniņš būs. Es domāju, ka ar skoču pieskačotais, spīgulīts pieskačotais. Es mēģināšu šitos pašus spīgulīšus kaut kādā veidā atdzīvināt. Ja man tas izdosies. Tā, tagad ir šitādi. Šitas te ļoti jutīgs zvaniņš. Šitas ir foršs jutīgs. Pulkstens 4:30. 4:30. Vēl 2 stundas, un tad ir jāgaida, kad nāks uz krastu ēst. Nē, tas esmu es. Jāiek treniņu nolūkos pamēģināt noraut. Redz, sanāca. Noraut zvaniņu nost. 5 šito vajag izvilkt ārā. Tā kā te bija kaut kāds pieskāriens.
zivs pieskāriens vai roņa pieskāriens, tad šito vajag paskatīties, kas te ir un kas te nav. Varbūt tās zini, kā mazie pļarpaki ir nograbinājuši. Nē, it kā viss ir vesels. Vienīgais bišku stīvais slieciņai iemeties iekšā kaulos. Bet nu neko darīt, tāda ir dzīve. Vai tad es esmu vainīgs, ka zivis ēdz liekas? Nu, netaču. Kāpēc, lai es būtu pie tā vainīgs? Saucās uztaisīja eksperimentu, domāju, šķiltavām uzsildīšu druscītiņu, kā uzsildīju spīgulīti, tā izdedzināju caurumu. Nesanāca man baigais eksperiments. Tagad jāiet rokas jānotīra. Tā kā to vienu sadedzināju, man ir šitie te zilie giblaki, kuri īsti nedeg. Bet es domāju, jāapmēģina viena štellīte, ko es esmu redzējis. Viņi jāpamēģina salauzt. Tikai kas ir? Man ir rekur. Es šitādas te šķiltaviņas atradu. Baigās, ne? Šitā baigā tēma. Tikai es saprotu, kas man notika. Es ar to svarku tikko sadedzināju viņas. Jāpaņem ir citas šķiltaviņas. Un ar parastajām jāpamēģina. O, šitā uzsildīja. Tā, nu, arī pārsildīja. Nu, kur var būt šitas silikoniņš tik traki? Traki švaks. Nu. Jā, strādā. Jāuzliek. Galvenais interesanti, uzslēdz gaismu, viņš pilnīgi caurspīdīgs. Kad izslēdz, tad tikai viņš zils paliek. Un tu šitai sistēmā izmanto parasto bušu sistēmu, ja? Jā, tikai iekšējos ūdeņos drīkst 2 āķiem, tāpēc 2 āķi ir. Jā, tu vienu noīsinājis. Viņš tāds komplektā arī bija. Bija, jā, 2. NGT nopirka, baigs sen atpakaļ. Viņš tipa bija paredzēts vimbām. Nekad nebija izmantojis tagad. Nu, tagad ir pienācis tas brīdis. Jā, viņa x stunda. Bet tieši uz šīs sistēmas tā kā arī bija, jā, tā viena foršā cope. Un tā pārliecinošā cope. Uz šitās bumbiņas. Uz otras interesanti, ka nav bumbiņas, nezinu kāpēc. Bet te ir, jā, nu redzēs. Provēsim. Ko tu tur? Viens āķis slieka, otrs zivs? Tagad jāprovēš šādi, jā. 2 naktiniekus un šita. Tu uz maksimumu tagad? Jā. Priedē trāpē. Priedē, otrā krastā. Jā. Es dzirdēju, pilnīgi niedris nošūpojās. Jā, čekurs nokrita. Varbūt tā bija vāveri, kas tur skrēja. Nevis tavs svins, kas tur nobirdināja. Bet klausies, bet tiešām tev zvaniņš vajadzīs, ja tev te ir pīkstuls. Ieliec te. Viņam, man liekas, baterija beigsies tam pīkstulim. Tev nemazām nav pults, kur viņu pīkstē. Nē, viņš arī te pīkstē. Tu pat pīkstē? Jā. Pults kaut kur metājis. Labi, es arī iešu pārmetīšu. Nu tā, nu mēs te labi sēžam, nu. Nekāda vaina patiesi. Džigi, dance floors. Te ir riktīgs dance floors, te var dejot, te var ballīt taisīt. Kamēr vēdzeles tur neķerās, tikmēr te var ballīt taisīt. Nu, to mēs arī izmantojam. Vajag varbūt tās svaigu slieku uzlikt virsū. Zini, kā tu te sēdi, gaidi, izrādās tur sliekus nav. Un višku tuvāk vajag piemest. Ko tu tā vēdzeli tur? Viņi jau uz krastu nāk ēst, vai ne? Jā, tur kaut kur pa vidu, bedrē. Tur, kur roņi dzīvo. Nu, nē, es nelikšu. Lai ēd šito pašu. Lai ēd šito pašu slieku. Es vēl 15 minūtes šitā pat, lai tas tā. Tikai tuvāk vajag. Man šķiet, ka vajag tuvāk. Te pat tās dzirdēja, kā iekrita 20 metrus no manis. Arī novērts vispār gan ir. Parādi? Neticu. Neticu, Sandri. Oi, kamā es te sapinos? Tava auklā? Tā vairs nav mana auklā. Tā. Nu, te ir kā. Vēdzela galā. Ķerka, kas palika no 2 naktstarpiem. Bet ir riktīgi Kaut novērts. kas viņu ir sūcis, jā. Nu, jā, bet tā arī izskatījās, ka viņu ēd kāds. Cēdu, jā. Tad cerības ir. No, cerības ir. Cerības ir. Redz, šitas te ir trubiņa. Kur šitā te trubiņa un slīdošā sistēma.
80 grami svins. Es domāju, dēļ tās trubiņas ir vienkārši lielāka pretestība, tāpēc viņš arī tev slīd vairāk. Nu, vismaz tas pēc manas tādas. No jā. Viņam kaut kā, viņš neieguļās iekšā un viņu bišku paceļ tās traumīt vairāk uz augšu. Ir, kur iepūst iekšā. Bet redz, šī tāda sistēma arī var izmantot. Galvenais, ka ķerās. Galvenais, lai neaizķerās un Galvenais, lai neaizķerās, jā. Galvenais, lai ķerās. Tas vērņaks. Ir, ja? O, 3 reizes ar vienu nepietiek, o? Tagad būs. Parasti saka, jāpārkāk visu maņķicības. Ja? Jā. Un muļķības tīrākās. Kamēr mēs ar Sandri čilojam, paskaties, slieka man te sagatavota ir uz āķa likšanai. Galīgi absolūs ir. Ārā mīnusiņi, normāli mīnusiņi, ja šitā te var, apmēram 10 minūšu laikā apsaldēties slieciņas. Sandris pateica, ka viņš ies tagad šitos te zandartus sāks ķert. Viņš saka, sūca visām vēdzelēm. Zandartu laiks ir, uzliks reņģis filē virsū. Nu, es gan vēl mēģināšu noķert vēdzeli, tikai vajag kaut ko izdarīt, pamainīt. Es nezinu, ko jāpamaina. Es droši vien pamainīšu to, ka... Kas ir? Hobijs jāmaina. Hobijs, jā, sāksim ar hobijs. Uz šitās makšķeres man virsū ir zivs gabaliņš. No sākuma to zivs gabaliņu pārmetīšu. Jā, pārmet bišķiņ tuvāk ir. Rekur. Tā kā dzīva. Tā kā uzliku, tā arī tādu arī izvilku. Pat ronis reņģi nēd. Nu, varbūt labi, ka tas ronis tās reņģis nēd. Man tāda nelaba aizdoma, ka tikko pārmet otru makšķeri. Nu, neko darīt, otru arī tad uzreiz jāpārmet. Bet vispār ar to tumsas iestāšanos, te kaut kas bišķiņi noļurkājās. Ja Sandrim vēl iepriekš kaut kas copēja, man bija uz slieciņu viena cope, tad tagad ir tā, ka nešūpinu vairāk. Iespējams tās, kā Sandris teica, dienas zivis ir aizgājušas gulēt, un tāpēc arī vairāk nekā te īsti nav. Zvaniņš te pat tās lejā man ir nokāries, tāds kāds viņš te tika nolikts, tāds viņš te arī atpūšās. Uz tās auklas virsū. Bet neko, jāgaida, līdz pulkstens 7:30 ir jāiztur. Viss nebija tik slikti, kā sākumā izskatījās, izvilku ārā, viss ir kārtībā. Jāuzliek, man liekas, ir svaigas lieciņi virsū. Man tā liekas, ka ir jāpamaina tomēr kaut kas, zina, kā, ja jau copēt esi atbrauc. Kuras tās liekas likšas tāpatās? Šo 3. reizi vēdzeļu necopi, es arī beigšu šogad to visu to vēdzeļošanu. Tā kā jāuzliek jauns slieks. Neku, šī tādas te parastās, kas ir 4. numurs pušķītis. Jāmēģina šitās vēl uz ziemu saglabāt. Pa gabaliņam uz āķi virsū. Pejpusā super būs. Šito noņemšu nost. Veco naktenieku. Tas, lai iet vēžus, pabaro bišķītiņu. Bet es izdomāju tā, ka es uzlikšu virsū nakteni. Šitā te... Neuzreiz kā izņem no buņģis ārā, viņš augstumā. Un rekur man ir nopirktas 4. izmēra sliekas. Es pagājušais domāju, ka nakteņi nebūs, bet tajā skapī nakteņi bija, un forši nakteņi, nekāda vaina nakteņiem nav. Un tad vispirms nopirku sliekas. Nu, ja gadījumā nebūs tur, zin kā. Kas zina, varbūt tās tā slieka tieši izprovocē to vēdzeli, zin kā, uz kaut kādu copīti, uz ēst gribēšanu. Viss jāmet iekšā. Metīšu tuvajā distancē. Ir kaut kas notiek. Saspringta situācija. Kaut kāda kustība sāksies. Reku, šitas zvaniņš. Reku redzi? Jā. Šitas izskatās. Nedaudz. Kaut kas staipa. Viens sitiens bija labs un... Otrs šokā. O, redzi, ir. Ir. Staipa. Jā, tas ir. Mēs galvenais pirmīt vēl sēdējām un skatījāmies. Opa. Tikai es domāju, kurā brīdī cirst, jo kaut kas ir galā. Kaut kas tur šūpina. Kaut kas viņu šūpina, vai no reņģa vai naktenieku. O? Jā, ir. Nu, bišķi par ilu. Kas tev te ir slieka virsū? Tev te ir Bušu sistēma. Uz vienu ir reņģa, uz otru ir 2 naktenieki. Tu pasties kā šūpo. Normāli šūpina. Mums jāmēģina cirst ir. Nu, davai. Nu, Sandri, Neasakt. Pie vēl, vecī, lai tev būtu, Nevar saprast. Vai asarītis, ko?
Un kur tad īsti tur ēda diezin? Izskatās, ka naktinieka varētu būt. Viens palicis, bija 2. Nu, kaut kas tev tur visu laiku čakarē, klausies. Bet tas vismaz ir pozitīvi. Tā ir pirmā copīte. Pirmā copīte pa stundu. No satumšanas brīža. Nu ko, nu neko. Štelē. Štelē virsū jaunu ēsmu un uz priekšu. Tas izklausās galīgi nepareizi. Sandrim ir 4 copis bijušas. Nu tāds reāli, ka redz, kur ir copis. Es viņu aprubīšu. Tikai baigā štelīte. Te, kur mēs esam, te ir lejā tīrākais betons. Sandris ir okupējis pašu to maliņu. Man šitai makšķerē, ko es pirmo uzliku, tas spīgulītis zilais pilnīgs fufels, viņu neredz. Nu jāmēģina kaut kur šitien patās maliņā iedurties iekšā un jāuzliek te makšķeri. Es domāju, ka... Un jāmet ir uz leju, jo viņam visas tās copītes kaut kur tur uz leju ir. Nevis tur uz augšu. Jāmēģina viņam priekšā pievest. Baigais žuliks, ne? Tagad tikai jāizvēlās virziens, es saku, tajā virzienā. Tumsā jau nav nemaz viegli te redzēt, kurā virzienā. Tad es domāju, ka šitā šķērseniski var žvidzināt iekšā. Un tad ir. Sandris saka super tālajā distancē, nu es arī iemetīšu super tālajā. Un tad, lai slīd pa grunti, man te kaut 50 gramu sviniņš virsū. Plakanais ar pavadu kopā, lai tik slīd uz leju. Un tā jau manī. Te starp 2 betoniem atradu šķirbiņu, kur iedurt mietiņu iekšā. Un tā vismazām te, nu, kaut kā pie pašas maliņas. Un redz, man tā šņorīte arī tāda salīdzinoši zvaniņam īsa ir. Tad varēs viņu piesiet klāt pie krūmiem. Viss. Gaidu. Teorētiski, teorijā. Zivs peld pret straumi, ierauga manu slieku, apēd viņu un es ceļu ārā to vēdzeli. Līdz Sandra makšķerē vairs nemazām netiek, līdz manai tai beidzamajai vispār vairāk netiek. Būs. Mēs tā forši iekārtojušies esam. Rekur, Sandrim atkal. Nezinu, kas viņam tur ir, kāpēc viņš uz kaut kādas āderes, bet tikai viena makšķeri. Viņam tur tie 2 āķi, virsū uz vienas ir zivtiņa un uz otra virsū āķa ir slieka. Kas tur ir apakšā, kur viņš tur trāpa? Nu atkal sašūpoja, atkal smuki bija tā pastiepi un bunkšu nokrīt atpakaļ. Ja tu zini, kas viņam tur ņem, šeit, šajā lielupes posmā, uzraksti komentārā, es nezinu, nu, vai tā ir vēdzela vai kas, ir tās copes visas tādas, ir stiepošās copes, ir tās drebinošās copes, visādas ir bijušas, ja? Bet šitas ir interesanti, kāpēc tieši tikai uz to makšķeri? Kāpēc ne man tur tagad, kas ir priekšā iemesta, kāpēc ne tā nākamā, kāpēc ne manējā tā vēl, kas ir tur tālāk? Nevar izskaidrot. Mainu taktiku, ņemšu nost es visu to gabalu, kas man ir uz zivtiņas, pamēģināšu uzlikt vienu mazu gabaliņu no reņģes un otru nakteni uzlikšu virsū. Reņģi plus naktenis. Es nezinu, Sandrim atkal rekur tikko atkal nošūpoja, bet nav skaidrs. Es saku, nav skaidrs, kas viņam tur ir, bet nu ir jāpaeksperimentē. Zivis tur ūdenī ir, bet vai tās ir vēdzeles, pagaidām nav zināms. Tad, kad es biju Daugavā, gan jāteic, es biju savā mīļajā tiktociņā, un tad viens komentēja, tu uzliec zivsgabaliņu un slieku. Un es uzliku, slieku nakteni, uzliku virsū, un man uzreiz cope bija. Un tā kā grūti teikt, vai tas nostrādāja tāpēc, ka tā zivs bija virsū, vai tāpēc, ka tā slieka bija. Vai vienkārši tā zivs tajā brīdī peldēja garām kaut kāda un gribēja apēst. Nu, ļoti grūti pateikt. Bet būtu interesanti zināt, kas šitiem te nakts stundā, šobrīd šajā nakts stundā copē tur lejā. Nu, es te aizrunājos bišķiņ, Sandrim pa daudz jau sāku visu kaut ko stāstīt. Es prasu, cik pulkstens? Viņš saka, bez 10:07. Ko? Bez 10:07 tikko bija? Cik 10 pāri? Tikai 10 pāri 6. Es saku, Sandri, vēl vajag pārmest. Mēs vēl nepadodamies. Copītes tagad nav bijušas. Sandrim gan tur bija uzšūpoja. Es sāku savu šito apurbošo makšķeri. To, ko es uzliku, kas viņam apurbi, viņam makšķeri. Jāizvelk ārā te tās 2 sliekas un tie mazie tārpiņi. Ka neviena zivs nenovērtē mūsu centienus šeit Lielupes krastā. Nu, vismazām, varbūt tās kāds ir ēdis kaut ko te košļājis, žļambājis bišķīti. Nē, nekas te nav, ne žļambāts, ne košļāt. Labi. Sandris teica tālā distance. Esot pati ražīgākā.
metīšu arī. Cik vien tālu varu. Dabūju ar svinu gandrīz? Gandrīz, jā. Ai, nekas. Pasāpētu pāriet. Lidos tā reņģiena neiziet. Jā. Svinu jau neņem. Tur jau tikai melno metālu, zini kā, černuhu. Bleķi un ņerzu, svins neiet tajā kategorijā. Nu, Sandri, tu ko tu tur dari? Arī mēģināšu pārmest. Arī, jā? Jā, varbūt tas kaut kur tas dos rezultātu. Nu, ir vēl jāpārmet. Es domāju, ka šitas man liekas, ka varētu būt viens no pēdējiem pārmetieniem. Tieši tā. Lietas lieku virsū, beidz barinēt to zivi, es domāju. Es domāju, ka jā. Es tev iedošu. Nav aiztikts. Es tev iedošu smuku nakteni, gribi? Nu, davai. Pamēģini manējos. Uz manējiem labāk neķerās nekā uz tavējiem. Tas ir vērņeks, jā? Vērņeki, jā. Kanādas sliekas neņem, tad jāmēģina. Tev ir Kanādas, jā? Tev ir Eiropas, man ir Kanāda. Parādi, iedot cilvēkiem parādi. Redzi, pasties, redzi Kanādas. Pagad, tu pat veselas divas nopirki? Jā. Neko sev, nu tu... Pēc vienu otru pa brīvu. Tev bija akcija, jā? Akcija, jā. Nu, tu redzi, kā. Ar kāju uzsit virsū un pušu būt. Kanādas ir maliņas, kur aizķert. Jā, šitam nav maliņas. Tā pie Eiropas. Šitas ir vērņeks. Eiropas sliekām vajag, lai karājās. Pagad, tu vēr no astes un galva paliek tev lejā? Tieši tā. Es parasti no galvas uz asti varu. Tu otrādi, ja? Jā. Nu, tāpēc arī tev vairāk copus ir nekā man. Galva atrod galvu. Jā, nu, galvā tā ir lielāks garšīgums nekā pakaļā. Ja man jāizvēlās pašam, ko būtu, ko ēst, vai ne, es tā arī ēstu. No pakaļ sēst. Jā, vai nevajag sēst no pakaļ. Droši vien jau, ka nē. Taisnība. Ir. Oi, ūdenī. Viņš trāpīja ūdenī. Ar pirmo reizi. Mašīna tur aizmugurē stāv, bulkšu mašīnai stiklā. Nu, tā ir. Labi, es iešu savu to makšķeri pārmetīšu, kamēr Sandris te cīnās. Nu, zvaniņš zvana, neko nezvana zvaniņš. Kāpēc nezvana zvaniņš? Nu, smuki zvana, kā roku ietrina zvaniņā, tā jau baigi smuki. Domāju, ka mēs esam ļoti labi nocopējuši. Ideāli. Ir 7:30 vakarā. Mēs esam izturējuši tās 2,5 stundas tumsiņā. Zivis šeit dzīvo. 2 roņi, kuri kaut kur aizpeldēja. Varbūt tās paldies Dievam, ka viņi aizpeldēja. Jā. Zivis te dzīvo. Sandri, cik tev? 5 copes? Jā, 5 copes bija, jā. Un 6 zivis mums ir krastā. Tikai tās ir reņģis. Tās ir reņģis, jā. 4 no tām ir vēl veselas vienā gabalā, 2 ir sagrieztas filējā. Nu tā kā tā ir, nu slokā šeit papīra fabrika, kas te atrodās, te kaut kur tās trubas un viss tagad naktī, ja, protams, to neredz. Te krasts ir foršs. Nu jā, nu vienīgais tā zivju esamība varēja būt labāk. Vieta ir potenciāls, jā. Šogad vairāk es uz šeieni vēdzelēs nebraucu. Viss vēdzeļu tēma priekš manis ir beigusies. Visiem čau, tiekamies. Nu jau kaut kādā citā. Es ļoti ceru, ka beidzot ziema atnākusi būs un varēsim iet uz ledus un ķert jau no ledus zivis. Pasties, kas notikās. Tas nozīmē, ka ziema tomēr tuvojās.